Tiem, kas paliek uz mūsu nākamo aprits ekonomikas kopradas sesiju ar lielo nosaukumu resursu pārvaldību un diskusiju, kā resursus ilgāk apritē noturēt un kāpēc vispār mums to vajag, es aicinu ieņemt savas vietas. Un uzreiz tā kā vērsim pie ragiem, jāsaka, šī sadaļa būs veltīta aprites ekonomikas indeksam un tam, kas ar to ir saistīts. Un ļaujiet man atgādināt, ka Aprits ekonomikas indeks kā iniciatīva pirmo reizi tika īstenots un mērīts pēc Clean Air grupas iniciatīvas 2024. gadā. Un tas lielais mērķis ir nenoliedzami ar indeksu palīdzību iegūt datus, kas savā ziņā var kalpot par tādu vadmotīvu vai labu rīcības plānu. Un tad, kad mēs runājam par indeksiem, protams, ja mēs to mēram regulāri, mēs iegūstam datus, uz kuru pamatu mēs varam saprast, kas mums ir izdevies, kur mums ir, tā teikt, solis jāpieliek. No otras puses, tas, protams, ir izaicinājums kā platforma. Jo, ja mēs runājam par pašvaldību aprits ekonomikas indeksu, tad nenoliedzami, ka ne visas būs vienā līmenī. Un tas ir jautājums par ļoti labu pieredzes apmaiņu, ka tie, kuriem ir drusku švakāki rezultāti, var apmainīties ar informāciju un datiem par to, kuriem veicas labāk. Un tieši tāpēc mūsu šīs dienas sesija būs saistīta ar to, kas aprits ekonomikas indeksā ir tematiski sadalīts kā 4 kategorijas. Un pirmais ir resursu pārvaldība, par ko mēs pēc brīža parunāsim. Vēl viena kategorija ir ekonomikas un uzņēmējdarbības transformācija. 3. sadaļa ir sabiedrības iesaiste, arī par to mums šeit būs diskusija. Un 4. sadaļa tiešām ir prasmīga saimniekošana. Bet, lai jūs labāk spētu iepazīties ar aprites ekonomikas indeksa būtību, es aicināšu aprites ekonomikas indeksa idejas autori, Clean Air grupas valdes locekli Agitu Baltbādi. Agita, sagaidām ar aplausiem. Labdien, sveiki vēlreiz. Harald, tu tik informēts esi par aprites ekonomikas indeksu. Man sajūta, ka mēs vienā komandā esam strādājuši. Paldies tev. Jā, apritīgums Latvijas pašvaldībās. Kad mēs sākām pērn, faktiski jau pirms 2 gadiem darbu pie aprites ekonomikas indeksa izveides, mums bija vairāki mērķi. Viens no tiem radīt rīku pašvaldībām, kas ļauj detalizēti un caur datu valodu palūkoties uz to, kā sokās ar apritīgumu noteiktās teritorijās, kur ir progress un kur vēl nepieciešami uzlabojumi. Vienlaikus vienmēr mērķis ir bijis arī šo indeksu veidot un attīstīt kā platformu, kur varam apmainīties ar labajām pieredzēm, praksēm, un faktiski šī diena ir tieši par to. Strādājot ar aprites ekonomikas indeksu rezultātiem un datiem un pašvaldību sniegtajām atbildēm, komentāriem, mēs ļoti labi ieraudzījām to, ka aprites ekonomikai ir dažādas sejas. Mēs bieži, un sakot mēs, es domāju, gan uzņēmēji, gan sabiedrība, gan arī pašvaldības, bieži dara lietas, ko vienkārši vēl nesauc par apriti, un bieži ir lietas, ko varam darīt, bet vēl neatpazīstam kā apriti. Un tie daži piemēri būs tālāk, bet tas, ko es arī minēju jau iepriekš, mēs tieši aprites ekonomikas indeksa laikā visvairāk saskārāmies ar šo attieksmi par to, ka aprites ekonomika ir vienādības zīme atkrituma apsaimniekošana. Teicu jau pirms tam, turpināšu teikt, jā, atkrituma nozarē ir tiešām ļoti būtiska loma, ja mēs runājam par resursiem, par materiāliem, par to apriti. Tomēr, ja lūkojamies plašākā mērogā, Eiropas Savienības zaļā kursa ietvaros, globālā regulējuma ietvaros, tad skaidrs, ka apritīgums attiecās gan uz atkrituma nozari, gan, es gribētu tomēr teikt, uz teju katru nozari, no enerģētikas līdz ražošanai, līdz lauksaimniecībai. Mēs Clean Air grupā vienmēr uz aprites ekonomiku esam raudzījušies kā uz atbildi klimata pārmaiņām, kā uz tādu gudrāku saimniekošanu, resursu paturēšanu un lietošanu un izmantošanu pēc iespējas ilgāk esošajā ekonomikā. Un šeit ir tie piemēri, ko minēju, dažādie piemēri, dažādās aprites ekonomikas sejas, no lietusūdeņu uzkrāšanas un izmantošanas līdz bezmaksas elektroauto stāvvietām, līdz vietējo uzņēmēju iesaistīšanas lokālajās un īsajās pārtikas piegādes ķēdēs, kur piemēru mēs šodien dzirdēsim no Vidzemes bioreģiona. Šeit ir visiem piemēriem viens kopīgs
elements, viens vienojošais elements, tā ir resursu izmantošana. Un savukārt labais šajos visos piemēros ir tas, ka tie ir mūsu paši. Tie nav no teorijas grāmatas piemēri vai no starptautiskām prezentācijām. Šie piemēri ir no mūsu pašu Latvijas pašvaldībām, ko mēs jau darām un kur mēs kādā veidā veicinām apritīgumu. Vienlaikus, jā, arī man, un es esmu pārliecināta, ka daudziem no jums ir nācies saskarties ar jautājumu, labi, būsim zaļi, būsim apritīgi, sasniegsim savus uzņēmuma, pilsētas, valsts mērķus, tomēr šī pārēja uz aprits ekonomiku maksā. Kur tad ir ieguvums? Un vienlaikus mana pārliecība ir par to, ka ja mēs uz pārēju uz aprits ekonomiku kā tādu raugāmies kā uz investīciju, nevis uz izmaksām, tad ilgtermiņā šis ieguvums ir tiešs un acīm redzams. Aprites iedzīvināšana, veicināšana savā pilsētā, savā reģionā, savā novadā pēc būtības ir labbūtības attīstīšana. Labbūtīgā pilsētā un reģionā ar sakārtotu vidi grib dzīvot iedzīvotāji. Iedzīvotāji tas ir darba spēks, iedzīvotāji tie ir nodokļu maksātāji, savukārt investori, uzņēmumi, kas raugās uz pilsētām, novadiem, reģioniem, kur attīstīt savu uzņēmējdarbību, pirmām kārtām raugās, jā, gan pēc sakārtotas biznesa vides, bet vienlaikus būsim godīgi arī pēc darba spēka. Tas ir daudz apspriestais zaļais publiskais iepirkums, par to runāsim arī šodien. Mums ir brīnišķīgi piemēri no Latvijas pašvaldībām, kādā veidā caur zaļo iepirkumu gan varam mazināt izmaksas, gan arī atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību. Jau minēju, ka tad, kad mēs pirms sākām strādāt pie aprits ekonomikas indeksa izveides Latvijā, mēs daudz pētījām starptautisko praksi un pieredzi, kā šo mēra pasaulē. Lūkojāmies uz Eiropas, lūkojāmies uz Skandināvijas, uz attīstīto ekonomiku labajām praksēm, piemēriem, paraugiem. Un visos piemēros un visos labajos stāstos ir viens vienojošais elements, un tie ir dati. Dati, kas ir ievākti, kas ir kalkulēti, kas ir analizēti, var kalpot kā labs pamats efektīviem lēmumiem, efektīviem, kvalitatīviem lēmumiem. Līdz ar to šis ļoti stiprināja mūsu pārliecību par aprits ekonomikas indeksa kā zinātniski pamatota rīka nepieciešamību, caur ko iegūtie dati var palīdzēt pašvaldībām redzēt, apzināt savu darbību un saprast, kur un kas vēl ir jāuzlabo. Mans prieks patiesībā ir par šo bildi, jo šos 2 gadus, kopš strādājam ar aprits ekonomikas indeksu, kopš strādājam ar pašvaldībām, ar uzņēmējiem, ar nevalstisko sektoru, mēs redzam un dzirdam to, kā pašvaldības šos datus izmanto darbam ar iedzīvotājiem. Jau aprits ekonomikas indeksa rezultātu laikā mēs redzējām, cik patiesībā ļoti liela ietekme apritīguma veicināšanai ir tieši tajā brīdī, kad pašvaldība iesaista, sadarbojās un komunicē ar saviem iedzīvotājiem, un tas šobrīd notiek aizvien vairāk. Politikas plānošanas kontekstā kopš aprits ekonomikas izveides mēs daudz diskutējam ar Klimata enerģētikas ministriju, ar Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministriju, ar Centrālo statistikas pārvaldi par tieši šo datu nozīmi un ietekmi kopējo jau valsts politikas plānošanas dokumentu izveidē. Un tas pēdējais stāsts ir par šodienu. Es ticu, ka mēs varam apmainīties ar savām labajām praksēm, mācīties viens no otra labajiem piemēriem, jo ļoti iespējams, ka tas, kas strādā Valmierā, var strādāt arī Jelgavā un otrādi. Pirmais aprits ekonomikas indeks bija 2024. gadā. Jau tajā laikā lēmām, ka mērīsim progresu ik pa 2 gadiem. Šogad maināmies ar labajām praksēm, pieredzēm. Nākamajā gadā, nākamā gada rudenī publicēsim nākamā gada rezultātus, kas nozīmē, ka pats pētījums būs gaisā, teiksim tā, būs pie jums, pie pašvaldībām, pie iedzīvotājiem pavasarī, agrā vasarā. Lai mums izdodas. Paldies! Agita, paldies! Nemūciet, lūdzu, nemūciet! Agita, nemūciet! Mēs esam 25. gadā ikurāti starp 2 indeksiem, starp pagājušu gadēju un to, kas vēl tikai būs. Es iespējams esmu vienīgais muļķis zālē, kurš, godīgi sakot, nav ar indeksu iepazinies. Pavisam īsi varbūt man ieskicējiet. Mēs runājam par indeksu un kas ir varbūt tie secinājumi par to pagājušā gada rezultātiem. Reģionālais griezums, pašvaldību mērogs, jeb kādi citi kritēriji, kas mums drusku pateiktu priekšā, kā mums vispār sokas ar apritīgumu. Piedodiet, ka es tā jautāju, jūs varbūt zinat, bet es esmu sliktākais skolnieks klasē. Ja? Paldies par jautājumu. Varbūt, ka šitajā arī var runāt, ne? Mēģināsim. Tas tur. Jā, tātad
Aprits ekonomikas indeksā rezultātus, teiksim, tā mērījām divos griezumos. Mums tātad bija pašvaldības sagrupētas no nogaidošajām, kas šobrīd lūkojas apkārt un domā sākt, nesākt, darīt, nedarīt, ar ko sākt, līdz līderiem. Ir arī tādas, kas šaubās. Ir. Varbūt šaubās, varbūt vēl apdomā, ar kurā brīdī un ar ko tieši sākt. Un tajā pašā laikā ir arī līderi un eksperti. 7 reizes nomēr, 1 reizi griez. Jā. Un vienlaikus, es teiktu, nebūtu nesliktākais rezultāts. Tomēr slēpās tajā, ka gan nogaidošajā pusē, gan arī līderu pusē ir mazākums pašvaldību. Un tomēr tā lielākā kritiskā masa šobrīd ir tajā grupā, kas saucās praktiķi, kas nozīmē, ka jā, iespējams mums nav vēl plānošanas dokumenti, iespējams mums nav uzrakstīta stratēģija, toties mēs esam sākuši darīt. Un tas ir tas, par ko es arī minēju iepriekšējā diskusijā. Mēs, protams, varam lūkoties ārā pa logu un gaidīt iestājamies to ideālo brīdi, ideālo ekonomiku, ideālos apstākļus, kad mums sākt rīkoties, bet 19 no 43 tajā brīdī Latvijas pašvaldībām bija sākušas rīkoties. Tad mēs sākam jau strādāt ar dažādiem tādiem praktiskiem, dažkārt maziem, dažkārt lielākiem apratīgumu ieviešanas darbiem. Paldies! Un ar indeksu var iepazīties? Cleaner grupas mājaslapā. Paldies! Agita Valdmāne, paldies jums liels! Tā, un kā jau pieminēju, viena no tām svarīgākajām, līdztekus svarīgām visām citām kategorijām ir resursu pārvaldība, tāpēc mēs turpināsim ar mūsu pirmo paneli. Meklējot atbildi uz jautājumu, tad kā tad šos resursus ilgāk apritē noturēt un kāda vēlna pēc mums to vispār vajag darīt? Ļaujiet man šādi izteikties. Un es aicināšu man pievienoties mūsu šī paneļa debatētājus, kas būs Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Rudīta Vesere. Rudīta, mēs jūs gaidām, sagaidām ar aplausiem. Paldies, Rudīta. Valmieras novada pašvaldību mums pārstāvēs Ramona Višņevska. Ramona, aicinu pievienoties arī jūs. Jūs nākat no šīs puses. Ramona ir totāli garš amata nosaukums. Valmieras novada pašvaldības attīstības pārvaldes teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļas galvenā projekta vadītāja pilsētu plānošanas un projektēšanas jautājumos. Aplausi jums, un jūs varat ieņemt savu vietu. Kur vien vēlaties? Kompānijas Stora Enso Packaging kvalitātes laboratorijas vadītājs un vides speciālists Edmunds Lodiņš arī ir aicināts mums pievienoties. Edmund, arī jūs nākat šeit. Prieks jūs redzēt. Un kompānijas Cleaner Industry valdes priekšsēdētājs Gunters Levits arī ir aicināts mums pievienoties. Vai? Ir... Tad droši vien šeit. Es saku slēpošana un sports. Jā, es saprotu, ka jums ir kaut kur rezervēta mikrofona, Gunter, man šķiet ir tur, ja? Es gribu jums uzdot ļoti tādu atvērtu jautājumu, tikai balstoties tajā tēzē, tad, kad mēs runājam par resursiem. Pirmais, kas ellīgi labi nāk prātā, protams, ir viss tas, ko mēs izmetam vai grasāmies izmest, potenciāli ir labs resurs. Un latvietis, kā zināms, ir vācējs, krājējs. Katra skrūve kādreiz nākotnē var noderēt, un patiesībā tas ir viens ļoti individuāls aprits ekonomikas tāds elements, bet ne par to šodien. Kas vispār jūsuprāt ir resurss? Kā jūs uz šo jautājumu atbildētu, lai mēs nepaliekam tikai tajā vienā atkrituma apsaimniekošanas dimensijā? Es sāku ar jums. Būtībā resurss varētu būt tas, ka visu, ko mēs varam izmantot, pēc iespējas ilgāk, ko mēs varam palikt pie sevim. Jā, bet tā ir kaut kāda mantiska lieta, tas ir arī kaut kas netaustāms, tas ir, es nezinu, Tā ir arī tā domāšana, kā mūsu uzņēmums pārstāv Skandināviju uzņēmumu grupu, līdz ar to mums ir dziļas saknes ar ilgspējību, apkārtējās vidas ietekmi un vispārējo, un līdz ar to ļoti līdz sekojam kādas resursus, cik mēs izmantojam un cik mēs liekam iekšā ikdienā. Un līdz ar to svarīgs ir sekot līdz savam resursu patēriņam un iespējam viņu izmantot pēc iespējas ilgāk. Labi, es atvēršu arī to domāšanu tajā līmenī, ka mēs esam domājuši arī par tādu cilvēku kapitāla apritīgumu, vai ne, par tādu iespējamu ilgstošu izmantošanu. Un tas varbūt nav saistīts ar to, kā mums mainās pensionēšanās vecuma cenas, bet drīzāk ar to, cik ilgi cilvēki spēja aktīvi savas kompetences un prasmes izmantot darba tirgu. Arī tas ir vērā ņemams resurss, un kas ir tāds drusku savādāks nekā tas, par ko jūs. Vesers kundze, ko jūs atbildētu uz jautājumu, kas ir resurss?
Resurss manā ieskatā ir viss, ko mēs izmantojam. Tas ir gan mantiskais, tātad resurss, no kā mēs kaut ko ražojam, ko mēs izmantojam, lai sniegtu pakalpojumus, lai paši labāk justos. Tātad mājās, un arī es noteikti piekrītu, ka tas ir cilvēka resurss un tas ir intelektuālais resurss, kas ir gana būtisks, ja mēs runājam par resursiem kopumā. Un, lai attīstītu kaut kādas jaunas idejas, jaunas modeļus un, piemēram, izmantot inovācijas, tad tas intelektuālais resurss ir ārkārtīgi būtisks. Paldies. Levits kungs, es pie jums, jo jāsaka, atkritums es jau tā kā atsevišķi pieminēju, apsaimniekošanas sistēma ir fundamentāli laba vieta, kur cilvēki tiešām redz, kur nauda zemē mētājas. Bet droši vien, ka tas jautājums par resursu ir krietni plašāks, vai ne? Viņš noteikti ir krietni plašāks. Grūti, ja te kaut ko vairs piebilst. Protams, tās ir, kā Rudīte minēja, zināšanas. Pirmkārt, manuprāt, tas ir tas būtiskākais resurss, jo tas, ko mēs zinām, to mēs varam arī īstenot dzīvē. Protams, arī infrastruktūra. Tas arī ir resurss, kas mums ir jāizmanto. Un, protams, materiāli, tā skaitā atkritumi, bet ne tikai lietas, kuras mēs lietojam ikdienā. Tas, protams, arī ir resurss, ko mēs varam izmantot apritīgi. Paldies. Valmierā savādāk domā. Es nezinu, kā, bet Ramon, jūs atklāsiet, vai ne? Uz šo pašu atvērto jautājumu, kā jūs skatāties uz resursu vidzemē? Protams, kopumā par resursiem es arī varu piekrist, ka tās ir zināšanas un cilvēki un vispārējais. Bet es kā jūs manu garo nosaukumu minējat, pilsētu plānošana ir mana joma, un tad es varētu padalīties ar mūsu resursu, ar ko mēs pie kā mēs esam vairāk strādājuši. Tas ir patiesībā lietus ūdens, uz ko varētu paskatīties kā uz resursu, gan ko sākotnēji var skatīties kā uz atkritumiem, ka viņš ir piesārņojuma avots, ka viņš ir apdraudējuma risks, kas var izraisīt erozijas, var plūdus radīt un visu kaut ko. Bet var arī viņš paskatīties gan kā uz estētikas, pilsētas ētikas objektu vai pilsētvides uzlabošanas iespēju. Un tādēļ mēs Valmierā cenšamies šobrīd pamainīt attieksmi pret šo lietus ūdeni. Un mums ir konkrēti šobrīd izstrādājam zaļās infrastruktūras attīstības plānu, kurā mēs arī gribētu pārskatīt šo attieksmi gan pret zaļo infrastruktūru kā tādu, gan lietus ūdens izmantošanu. Un mēs šo plānu taisni arī izstrādājam kā pielāgošanās klimata pārmaiņu kontekstā. Skatāmies uz šiem resursiem kā uz pielāgošanos. Jā. Mēs runājam par datos balstītiem lēmumiem, tāpēc es pie ministrijas pārstāvis uzreiz vēršos. Jums droši vien ir vislabāk redzams, kas ir tie resursi vai tās resursu grupas vai kategorijas, kas no Latvijas tādā aprits ekonomikas izpratnē pazūd kaut kādā veidā, netiek atgriezti. Tādu vai citu iemeslu pēc. Man ir bijis tas gods līdzdarboties tajā sociālās iniciatīvas lietā par ražotāju atbildības schēmām un es saprotu, ka mums ir kaut kādas preču kategorijas, par kurām mums ir īpaša rūpe. Tajā pat laikā varbūt, ka jūs uzreiz varat pateikt, ka kaut kādas lietas mēs vienkārši tā. Tādas, kas aiziet gaisā, tādas būs gan daudz, ja mēs sāksim ļoti skrupulozi skatīties. Bet kopsumā faktiski sākotnēji būtu jārunā par to, ka resursus, ko mēs varam izmantot vēl un vēl, mēs bieži vien to neizmantojam, palaižam vienkārši vienreiz izmantojam un viss, lai gan varētu atkārtot izmantot. Piemēram, stikla pudeles, kuras varētu apritē izmantot līdz 18 reizēm, ja, protams, pa ceļam kāds viņas nesadauz vai neiedauz. Tādā veidā mēs varētu runāt par veselu rindu gan iepakojumiem, gan elektriskām un elektroniskām iekārtām, jo jautājums ir arī par to, kādā veidā mēs šos resursus izmantojam. Mēs varam dažkārt daudz vairāk izmantot, nekā mēs to ikdienā darām. Mobīlie tālruņi. Katrus 2 gadus mainīt, tas taču ir modīgi, bet īstenībā viņas var lietot daudz ilgāk. Daļa gan tiesa ir ražot tā, ka viņas tur daudz ilgāk nepatērēs, bet jebkurā gadījumā izmantot līdz pēdējiem, nevis vienkārši mainīt, tāpēc, ka ir kaut kas jaunāks un modernāks. Un tas ir arī jautājums par mūsu domāšanu. Un tas pats stāsts ir tālāk, ja mēs turpinām par šīm lietām. Jā, man ļoti patīk piemērs par lietus ūdeņiem, jo lietus ūdeņi mums turpmākos gados būs noteikti vairāk nekā ir iepriekš pierasts, kā to pierāda pēdējie 3 gadi. Līdz ar to no vienas puses tā ir varbūt problēma, kur viņi tagad paliek, kur viņus savākt vai vēl kaut kas. Bet no otras puses tas ir resurs, ko mēs varam liederīgi izmantot pēc tam ļoti daudzām dažādām lietām. Tie ir ūdeņi, ko mēs izmantojam ražošanas procesos, vienu reizi, pēc tam daļēji attīram, jo pilnībā jau nekad neizdodas.
Un tad pludinam apakaļ ūdens tilpnēs, bet mēs viņus varētu veselā rindā ražošanas procesu izmantot slēgtajā ciklā. Tātad neņemt no jauna atkal to ūdeni, bet to daļai attīrīt, to izmantot atkal ražošanā. Un tā mēs varētu par procesiem daudz un plaši runāt, jo viens ir tas, kas vienkārši, ko mēs izmetam un kur jādomā, kā pārstrādāt, bet otrs ir, kā mēs šo resursu varam izmantot, nemaz neizmetot. Jā, labi. Es redzēju, ka Levits kungs māja ar galvu tajā brīdī, kad tika pieminētas dažas lietas. Vai jums, kolēģi, ir kas ko paturpināt par resursiem, kurus jūs redzat kā zūdošu lietu un nepamatoti, jo mums tā ir lieliska iespēja? Gunter. Tās pašas pudeles. Aizbraucam uz Vāciju, paskatāmies visas stikla pudeles, kur tās maliņas ir noberstas. Tās jau viss ir apritē aizgājuši, un tad paskatāmies, cik daudz Latvijā tādas pudeles atgriežas uz riņķi. Bet runājot par resursiem, kas tiek Latvijā palaisti gaisā, vai precīzāk būtu, laikam jāsaka, no manas nozares nākot aprakti zemē, tā ir enerģija. Mēs ļoti daudz Latvijā, diemžēl, vēl joprojām apglabājam atkritumus atkritumu poligonos, tā vietā, lai no viņiem iegūtu enerģiju, lai ražotu siltumu un elektrību. Tā vietā mēs tos vājprātīgos teravatus esam norakuši zemē un pērkam resursu bieži vien no ārpuses. Paldies. Edmund, ko jūs piebilstat par šo? Nē, ja mēs runājam par stiklu, tad ieejot veikalā, lielākais piemērs ir alus pudeles. Varam nodot depozītu sistēmā, vīnu pudeles un stiprais alkohols paliek tepat tās plauktos. Viņam nav depozīta sistēma, tad es nezinu, kā viņas pārstrādā, atgriež atpakaļ. Nē, tas ir cits tāds. Par lietas ūdeni, jā, tas ir labs piemērs. Pat tās pudeles, viņas jau tiek savāktas. Nav jau tā, ka viņas tā kā pazūd no tās apakšas. Ja būtu depozīta sistēma, varbūt lielāka motivācija. Bet, tas ir drusku savāk. Bet, labi, par lietas ūdeņiem runājot, man liekas, IKEA ļoti labs piemērs. Viņiem ir tāds plakāts, ka šis no šejienes lietas ūdeni tiek savākts un vēlāk izmantot krūmu laistīšanai un tā tālāk. Tas ir ļoti labs iespējas, un arī mēs kā uzņēmums arī turpmāk domājam to vairāk integrēt savās sistēmās, jo būsim reāli ūdens, tas ir, kas notiek, tas aiziet tālāk notekūdeņos un tas aiziet kā dabas resursu nodoklis, ko samaksājam mēs valstī. Līdz ar to tas tā kā tu varētu iegūt ūdeni un ietaupīt naudu. Tas ir arī viens punkts. Paldies, un kas jums rādītos tā kā acu priekšā, tad, kad es runāju par resursiem, kurus mēs nepamatot palaidām ejā? Jā, protams, tie ir arī dabas resursi, tas ir patiesībā arī attiecības un cilvēku kapitāls, kas netiek novērtēts, patiesībā iesaisti visādu veidu resursi, kuru mēs varbūt nenovērtējam, ir īstenībā savstarpējā komunikācija, kaut kādu arī jautājumu risināšanā, arī šo pašu lietas ūdens un dažādu situāciju izpratnes veicināšana arī ļoti svarīgi ir. Jā, arī šādi pasākumi patiesībā ir ļoti svarīgi. Tas arī ir resurs, ko mēs kas mums palīdzētu šos resursus tā kā vējā nepalaist? Kā mums pietrūkst? Mums ir pārāk liels ieradums spēks, slinkuma, gravitācija, infrastruktūras trūkst, nav investīciju. Ir 1000 iemeslu. Latvijā mēs zinām, kāpēc nevar. Ļoti labi zināms. Jā, Gunter. Es domāju, ka lielākais iemesls ir slinkums bieži vien. Slinkums? Cilvēciskais slinkums. Mēs varam runāt par... Laid man vaļā, ko ar to darīt? Jā, mēs varam... Protams, ka slinkumu var laust ar ekonomiskiem paņēmieniem. Jā, liekot cenu lielāku, vairāk, līdz vienā brīdī katram tas sāpes slieksnis ir savādāks, bet vienā brīdī tu sāc domāt, negribu vairs par to maksāt tik daudz. Bet kopumā visam pamatā, manuprāt, ir cilvēciskais slinkums, jo man taču ir daudz vieglāk aiziet uz veikalu, nopirkt jaunu telefonu, nevis meklēt, kur viņu sataisīs un vai viņu vēl sataisīs. Man ir daudz vieglāk izmest miskastē un nopirkt jaunu ikdienā, nekā varbūt mazliet iespringt un salabot to visu. Tās ir tās pamatlietas. Es dzirdēju, esmu bieži, un jāsaka, pirms pusstundas burtiski mums iepriekšējā diskusija panelī, bieži tika pieminēts tieši vārds investīcijas, jo apratīgums bez investīcijām kaut kā, tās ir tā kā eļļa un ūdens, ko īsti kopā neiet. Ja nav viena, tad tā kā nav otra. Vai šis arī ir tāds būtisks elements, un varbūt, ka tas infrastruktūras jautājums, kas arī bieži, starp citu, ir pieminēts, jo kaut kādus resursus mēs eksportējam uz to vai citu valsti, tur tas tiek pārstrādāts, tur veidojās atkal kaut kādas loģistikas izmaksas, tur tā atgriešana ekonomikā mums kļūst dārgāk. Vai šie ir tie elementi, par kuriem jūs kaut kā arī esat gatavi reflektēt? Kurš ir gatavs sākt? Edmund, kas jums pietrūkst? Kā pārvarēt slinkumu? Viss sākās ar domāšanu, vai tas ir no bērna kājas.
Nākamais ir tas ekonomiskais pamatojums. Jā, tā kā minēju, vai tev ir jēga to darīt, jo arī dabas resursu nodoklis kāds gadu ceļās. Un tad vienā mirklī, līdz vienam brīdim tev tas ir izdevīgi neko nedarīt, un vienā mirklī tas jau paliek par dārgu, un tad tev jāsāk meklēt risinājumu. Mūsu gadījumā tas arī ir vairs neizmantot dabas gāzi kā kurināmo, bet pāriet uz elektriskiem sildītājiem. Bet tā kā nav skaidrs, kas notiks ar elektrības cenām, vai visu laiku viņiem būs stabila vai pieaugoša, pagaidām, vēl kamēr tas dabas resursu nodoklis nav tik milzīgs, mēs vēl varam iztiekam. Bet ilgtermiņā mēs droši vien pāriesim uz vairāk elektrību lietot, lai samazinātu gāzes patēriņu. Ko jūs teikt? Es pieminēju visādas versijas attiecībā uz to, kas mums palīdzētu atgriezt resursus apritē, atkārtot un iespējami ilgāk labāk. Ja, protams, tā ir arī infrastruktūra. Tā ir no pašvaldības viedokļa. Kas pietrūkst Valmierā? Droši vien, kad pietrūkst tieši tā uzņēmēja kaut kādu drosmi nākt kopā, un mums būtu tā kā pašvaldībai, ka mēs redzētu, kuri būtu to jāsaved kopā. Tas ir tā uzdrīkstēšanās arī, varbūt mainīt kaut ko zināšanas, tas ir tas, kas arī pietrūkst izpratni, jo bieži vien tas nav jauni izbūvēti laukumi, kas gan arī, protams, būtu kaut vai tā pati industriālā simbioze, ko piemini, ja, tas arī būtu kaut kāda teritorijas, kurās mēs to varētu atļaut darīt un veidot savist kopā šos uzņēmējus, kam būtu skatīties, tas tā kā būtu, varbūt, es no pašvaldības viedokļa skatoties, ka tas būtu, ja būtu mums tāda iespēja arī vairāk iesaistīties šajā procesā, tīri tā kā savišanas kopā, informēšanas, un tādu veidu, izpratni veidot. Bet nav tā, ka viena lieta, kas linkums, ko vislabāk ārstē, kā Gunters teica, jo dārgāk, jo ātrāk sanāk, ja? No otras puses, man liekas, ka tie apratīgumā tur arī kaut kāda tāda liela ideja ieteikuma. Es atceros tādu domāšanu par planētu un par kaut ko tādu, kas ir kā ideja, kas aizrauj. Man liekas, nav ne mazāk svarīgs koncepts, jo, ziniet, ir vēl tāds iekšējs gandarījums, ka tu rīkojies labi. Un varbūt, ka tas apratīgums var kļūt par tādu stilīgumu elementu. Gluži kā tāds, es nezinu, uz kura puses tagad tās diskusijas ratus griežu, ja, bet man šķiet, ir gana daudz cilvēku, kuriem vienkārši patīk rīkoties labāk un savādāk nekā visi citi to dara. Un varbūt šis arī ir nepilnīgi izmantots resurss komunikācijā par tematu, par ko šodien viss šis fórums. Es varbūt, ja varu piestarpināt, tad par lietusūdeni runājot, bija ļoti interesanti redzēt cilvēku attieksmi par to, kā var mainīt, kad, ja piemēram atnāk pie mums uz pilsētu, cilvēks saka, man lūdzu vajag dabūt no pagalma projām lietusūdeni, man viss aplūst. Un, kad tu viņam stāsti, un ka tur varētu, piemēram, to lietusūdeni izmantot laistīšanai uz puķu dobu, vai ka tur varētu būt kaut kas interesants, un tas varētu pat skaisti izskatīties, un tas varētu būt arī tāda vai šāda veida būve būt. Cilvēks redzēt šo pārsteigumu cilvēku sejās, un bieži vien šās izpratnes maiņa ir tiešām ļoti svarīga. Un tas arī ir ļoti būtiski. Bērnu patiesībā arī un kaut kādā sadarbība ar skolām, izglītības iestādēm ir tas, kas aiznes bērnu uz mājām šo stāstu. Un tas ir tas, kā mēs arī redzam, kas ir ļoti būtiska lieta šī domāšanas maiņa, uzrunāšana ar iedzīvotājiem, lai varbūt pieprasījums nākt varbūt pat no tās puses, un lai veidoto šī diskusija. Es pilnīgi redzu, ka ir pilna zāle ar cilvēkiem, kurš šķirot ir sākuši, tāpēc, ka viņu osklasnieks atnāca mājās un uzdeva jautājumu, Gunter, kāpēc mēs to nedarām? Labi, paturpinot šo tematu, es redzēju, ka Gunters arī gribēja. Cilvēks jau vispār tāda interesanta būt. Lielākā daļa no cilvēka, es pieļauju, ka varbūt lielākā daļa, kas ir šeit šajā fórumā, varbūt nepieder tai daļai, bet kamēr tās konkrētās kaut kādas izmaiņas, kāpēc mēs vispār ejam uz apratīgumu, klimata izmaiņas, pārmaiņas nākamajām paudzēm, ko mēs atstāsim, kamēr tas neatnāk līdz mums personīgi, mums ir baigi grūti sevi identificēt, kad es nezinu, braucu ar 3 litru dīzeli vecu, ka tas atstāja ietekmi uz to klimatu, vai tas, kas nešķiroja atkritumus. Man ir baigi grūti savilkt kopā, ka mana darbība konkrētā patiesībā rada šo te ilgtermiņa ietekmi, summējot, protams, visus pasaules cilvēkus nosacīt kopā. Tāpēc, man liekas, tas uzdevums gan valstī, gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem, gan arī šim te fórumam ir aiznest šo te domāšanas veidu līdz pilnīgi katram cilvēkam, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Jo es jau sen esmu teicis, ka par atkritumu šķirošanas izdošanos vai neizdošanos par to konceptu kā tādu mēs varēsim runāt tad, kad Bolderājā Pļauniekos 12. stāva iedzīvotājs, kuram vēl joprojām ir atkritumu šahta, kurai nedrīkstētu būt Rīgā, ja, ka viņš šķiros atkritumus un tiešām to darīs. Tajā brīdī mēs varēsim teikt, ka jā, mēs esam labu darbu padarījuši. Diemžēl šobrīd mēs esam vēl diezgan daudz darbi ir jāizdara, lai tas tā būtu. Tāpēc tas domāšanas veids un tā
spēja sasiet pašam tos savas rīcības ar tām sekām, kas rodās, ir ļoti būtiski. Es domāju, ka Latvijā vispār ir ļoti grūti. Mēs runājam par klimatu pārmaiņām. Latvijā viņas nosacīti. Mēs, protams, redzam, ka tur pavasaris vēlāks, rudens varbūt tur mitrāks, vasara tur tā, bet tas nav tas, kā, teiksim, tur kaut kur ir vētras, viss šī viesuļu vētras un lielie plūdi Eiropā, kur notiekās. Mums ir baigi grūti sev ar to identificēt. Nē, cilvēks ir tāda būtne, kas arī pielāgojas. Jā, tā statistiski es gribētu teikt, ka kopš 2000. gada ir palicis vējaināks. Un es gribētu teikt, ka ir kaut kā palicis slapjāks. Bet tā droši vien tāda individuāla lieta. Vēseres kundze, es redzēju, ka arī jums par šo bija. Es gribēju teikt, ka man, Harald, ļoti patīk tā ideja par zīmola apretīgums. Jo tādu zīmolu ieviešot, faktiski jau šī visa diskusija sākās ar prezentāciju, kas par to runāja. Un, attiecīgi, ja mēs ieviešam šo zīmolu, tad mēs parādām tā sabiedrības daļa, kas tam jau ir gatava, pārējai sabiedrībai, ka varbūt arī savādāk nekā ir noticis līdz šim. Un tad pārējiem vienkārši ir vajadzīgas šīs zināšanas, respektīvi informācija, kāda ir pieejama par to, lai viņš saprast, vai viņš arī grib būt šī zīmola sastāvdaļa, lietot šo zīmolu, vai paliks turpat, kur ir. Jo tā viena sabiedrības daļa neliela, kā rāda pasaules pētījumi, vienmēr paliks tur. Klasiski, kā viņš ir sācis, tā viņš arī dzīvos. Bet progresīvā daļa noteikti ir gatava visādām pārmaiņām, un ja viņi saskat tur kādu vērtību, kas nes kopumā arī sabiedrībai vērtību, un līdz ar to katram no mums individuāli, tad noteikti viņam arī ir lielāka interese par to. Lai mēs pie šī apratīguma nonāktu, tad ir vajadzīgs gan šī komunikācija, jeb zīmols, tad mēs varētu teikt, informācija, un tad ir pretī jābūt tam piedāvājumam, arī tām precēm, tiem pakalpojumiem, kas realitātā ir redzams, ka tiešām tur tas notiek, tur ir tas apratīgums. Paldies. Es gribēju jautāt, vai, raugoties no pašvaldību pozīcijām, vai jums ir gana daudz asu instrumentu kastē, kas jums palīdz labāk šos resursus pārvaldīt? Un varbūt, ka ir kaut kādas pozīcijas vai situācijas, kurās nākas secināt, šite mums, tā teikt, rokas sasietas vai nav dota atļauja? Es gribētu būt piesardzīga par asiem instrumentiem, jo īstenībā šī pati apretīgā ekonomika patiesībā ir tiešām domāšanas maiņa, un to mēs nevaram straujā veidā nomainīt. Un arī kaut kādu saimniekošanas veidu mēs arī nevaram nomainīt. Šodien mēs darām tā, un rīt mēs darīsim savādāk. Tas tiešām ir, kā lai saka, uz datiem balstīti pētījumi, kā mēs to mainām. Instrumenti, ko mēs varētu izmantot, būtu piemēram saistošie noteikumi, kurus mēs arī cenšamies ieviest, ar ko mēs nosakam to kaut kādu dažādu resursu aprites iespējas, piemēram, arī par mūsu lietusūdeni, ka mēs sliecamies uz šiem saistošiem noteikumiem, kurus mēs pēc šī plāna izstrādāsim, kad mēs noteiksim iedzīvotājiem, kā viņiem Valmieras pilsētā šobrīd, kā viņi šo lietusūdeni var novadīt, kas ar viņiem ir jādara. Principā tas pamatprincips būtu, ka lietusūdens ir jāapsaimnieko īpaši tuvāk tai vietai, kur viņš nonāk sākotnēji, jo visi tie piesārņojumi un erozijas riski veidojas tad, kad ūdens paliek pa daudz. Mums viņu vajag vienkārši, jo viņš ātrāk nonāk tai vietā, kur viņš nonāk, mēs viņu apsaimniekojam, un tad arī nerodas problēmas. Tā problēma rodas no tā, ka mēs viņu savācam daudz, viņš savāc netīrums, aiziet tālāk. Mēs to gribētu ar saistošiem noteikumiem. Šobrīd mums mērķis ir tematiskais plānojums, kuru mēs izstrādājam, jo viņš kā plānošanas dokuments tomēr ir mazliet maigāks, viņš nav tik strikts, jo mēs arī paši nezinām šīs sekas, kas būs. Ja mēs pateiksim visiem, lūdzu, jūs turpmāk ar lietusūdeni darat to vai darat to, tas varētu būt riski, kas varētu arī izsaukt negatīvu attieksmi. Kad patiesībā mums būtu jānoskaidro arī to iedzīvotāju un arī izmantotāju viedoklis, kāpēc viņi to nedara. Tas ir būtiski saprast, un tad arī šos instrumentus, tam būtu jābūt sadarbībai, nevis asam instrumentam. Protams, ekonomiskie, vēlāk arī nodokļu atlaides un viss pārējais, tas ir darbs, pie kā varētu strādāt. Tas, protams, ir arī valstiskā mērogā, bet tas būtu virziens, kādā varētu. Tas varētu kaut kādā veidā parādīties arī, piemēram, iepirkuma procedūrās. Es domāju, ka pašvaldības ir, kā jebkura publiskās pārvaldes iestāde, kas gana daudz papīra grib vai negrib patērēt. Par spīti tam, ka mums ir bezpapīra biroja un viss pārējais, tas papīrs kaut kur aiziet. Vai mums ir tāda reāla iespēja, tā teikt, pavisam brīvi nopirkt vēlams jau 3 reizes pārstrādātu papīru? Kurš ir tur dzeltenīgi brūnāks, bet es atvainojos, tur tas kontrasts neko būtiski neietekmē. Vai šādas iespējas pastāv gadījumā? Iespējams, ka tas būtu drusku dārgāk.
Jo apretīgums maksā. Nu, jā, ir šīs zaļā iepirkuma prasības, Tas ir protams. zaļais iepirkums, Jā, bet bet, tāds apretīguma iepirkums. Ir, protams, Jā, slēdzieties klāt. Jūs kaut kā... Zaļais un iepirkums un apratīgais iepirkums, nu tad pajautāsim, vai tur ir zīme vai tomēr atšķirības zīme. Un ja mēs runājam par to, kāds ir iepirkums šī gadījumā, tas uzdotais jautājums, es teiktu, saimnieciski izdevīgākais. Respektīvi, nevis mēs skatāmies uz cenu, bet mēs skatāmies arī uz tiem pārējiem rādītājiem, kas tika minēti. Nu, bet varbūt aprites viedokļi izdevīgākie. Jā, tieši tā, bet tie jau ir tie saimnieciski izdevīgākie. Jo mēs parasti pērkam lietas un domājam diezgan īstermiņā, cik ilgi mēs viņus tagad šeit uzreiz lietosim, un kā mums vajadzēs, un kur mēs izmantosim un tā tālāk. Mēs nedomājam, kas ar viņām notiks pēc tam, un mēs arī šai iepirkumā neieliekam to, ka mēs neparēķinam, vai šo lietu pērkot, mēs viņu varēsim izmantot 5 gadus, bet otru tikai 2. Un tad salīdzināt. Un tie ir visi tie argumenti un kritēriji, kas ir saliekam kopā, lai nonāktu pie apretīga iepirkuma. Jā, kā ar uzņēmēju pozīcijām raugoties, kā šitas izskatās? Jebkuram uzņēmumam droši vien, ka viņi skatās ilgtermiņā pēc finanšu iespējām, pēc investīcijām. Un, kā jau iepriekšējā diskusijā teica, kad tāds ieguldījums ilgspējīgā iepirkumā tā ir tā investīcija. Un, arī mūsu uzņēmums skatās, arī, kā mēs varam samazināt izmaksas. Ja mums agrāk bija dīzeļkārs, kas pārvietoja produkciju par ražošanu, tad mums ir gāzes kārs. Bet ilgtermiņā mēs skatāmies, ka mēs arī varētu pārslēgties uz elektrību. Bet, lai būtu elektrība, tam mums vajadzētu saules paneļus, mums vajadzētu vairāk elektrību un tad vajadzētu papildus atbalsta mehānismus. Bet, droši vien ar laiku ejot, mēs izvērtējam, cik tas ir ekonomiski izdevīgi pret esošo situāciju un tādiem soļiem nākotnē, lai samazinātu oglekļa pēdu un arī, lai būtu draudzīgāk vidē. Iepriekš runājot, kā jūs stāstījāt par papīru, tad ir jāatcerās, ka papīru var pārstrādāt 5 līdz 7 reizes, kas reiz šķiedra paliek īsāk un papīrs vairs nav lietojams. Tādēļ jau sākumā mēs viņu varētu lietot, bet vēlāk viņš varētu kā olu iepakojums un cits, bet katram ir savs dzīves ilgums, cik tavu produktu var lietot. Nē, protams, tāpēc es saku, varbūt, ka tur parādās, tā kā polimēriem arī tur ir ļoti ierobežots tas dzīves cikls, pirms viņi zaudē vispār to polimerizācijas spēju pēc būtības. Bet varbūt, ka tas ir vienkārši kā elements visā tajā ekonomikas veicināšanā, un pašvaldībām, jāsaka, nav pati mazākā loma. Es gribētu teikt, ka valsts politikas līmenis tas ir kaut kas tāds, kas daudziem tur kaut kas jau tur, jūs kaut ko uzrakstat, un kaut kas jau tur arī atlec no tā visa. Tā pašvaldība tam kreklam ir krietni tuvāk. Tur ir saistošie noteikumi, tur ir visādi apsaimniekošana, tur ir prasības, kad var un kad nevar kaut ko kurināt, dedzināt, vēl kaut ko darīt. Godīgi sakot, tur jums ir ietekme. Un es tagad gribu saprast, vai šādi elementi, kas varbūt Latvijā nav izmantoti, bet citur pastāv, varētu kļūt par tādu apratīguma, ekonomikas tādiem stūrakmenīšiem, kas to domāšanu, to slinkumu, ko jūs pieminējāt, pārliecības trūkumu, drosmes trūkumu varētu mainīt. Es domāju, ka valstīm un pašvaldībai, kam citam, ja ne valstīm un pašvaldībai, jārāda piemērs. Jārāda piemērs privātajiem uzņēmējiem tam, kā mēs iepērkam. Jo skaidrs, ka viss zaļais, ne viss, bet lielākā daļa un apretīgais, tas vienkārši maksā dārgāk. Tas šobrīd maksā dārgāk, kamēr daļa maksā dārgāk, tāpēc, ka mēs neesam vēl dabūjuši šo te apjomu, šo te economy of scale ražošanā. Daļa maksā dārgāk, tāpēc, ka viņi vienkārši objektīvi dārgāka, bet mēs arī saprotam, ka šī ir ilgspējīgā domāšana, ka mēs nevarēsim mūžīgi eksploatēt tos resursus, kas zemē ir. Labi, varbūt mēs, mūsu bērni vēl varēs, bet kas notiks pēc 2-3 paudzēm, kad šie resursi sāks iet uz beigām. Es vairāk, jāsaka, godīgi sekoju līdzi Eiropas likumdošanai šajā jomā, kur jau tiek runāts par tādām lietām, kā šiem te īpaši vērtīgiem elementiem, kā viņi pareizi latviski sauktos, par to atgūšanu, par to izmantošanu, kas ir svarīgas lietas patiesībā. Tāpēc noteikti, ejot, teiksim, tā hierarhijā uz leju, no Eiropas līmeņa, nacionālais līmenis, pašvaldību līmenis, pašvaldībām un valstīm noteikti ir jārāda piemērs. Jo, ja piemēram, nolaižoties uz zemes, ja piemēram, par atkritumu izvešanu un tur prasīts ir brauc ar jebkādu mašīnu tos atkritumus, 15 gadus vecu dīzeli, ka melna dūma nāk vaļā. Mēs kā uzņēmējs arī nopirksim to lētāko, tāpēc, ka mēs jau dienas beigās konkurējam ar cenu. Ja pašvaldība uzliks par pienākumu pirkt, CNG mašīnas, kas jau ir labāk, vai elektromašīnas kādā apjomā, mēs to pirksim.
Tas viss par to visu jau dienas beigās samaksā patērētājs iedzīvotājs. Bet tas ir veids, kā to visu normalizēt. Un kaut kādā brīdī arī šo tehnoloģiju attīstība nonāk tādā pagrieziena punktā, kad šis dabai draudzīgais vairs nebūtu nav dārgāks. Bet kaut kas ir jāizstam uz priekšu. Jā, man ienāca prātā, kā bērnībā mēs ar draugiem spēlējām spēli, kurš pēdējais aizmigs. Tā, uzvarētājs bija tas, kurš pēdējais sāka krākt. Es domāju, ka varbūt no apratīguma viedokļa varētu būt arī tāda nacionālā loterija, kurš retāk iet uz veikalu. Vai kaut kā, vai ilgāk spēja nociesties. Es zinu, ka šitās ir pilnīgi tādas dīvainas idejas, ja, bet kaut kas tajā ir. Jo savā ziņā to apratīgumu veicina arī ne tikai labi resursu pārvaldībā, es saprotu ar to, ka iespējami maz izmantot. Zinām, tādu askētismu tādu ieviest, ja, kā dzīves kultūru. Ko jūs ne par šo, bet vai jūs saredzat? Es tomēr par šo. Ja jūs izvirzīsiet loteriju, kurš retāk iet uz veikalu, tas nebūs labākais variants. Es varbūt tieši vienreiz mēnesī, bet sapirkšu tādu kalnu. Nē, daudzās reizes. Es pagaidām nebiju izstrādājis spēlīt līdz detaļām. Tur jau nē, kurš nekad nav bijis apģērba veikalā. Tādu vispār, ja. Es par askētismu varu ļoti konkrēti šobrīd pastāstīt. Tā sanāca, ka tika pirms kruķiem pirms pāris nedēļām. Tu fiziski mazāk vari pārvietoties un patiesībā tu tērē daudz mazāk. Tu saproti, ka tev nemaz tik daudz nevajag. Jā. Varbūt tas nav gluži labākais veids gulēt gultā, tur pusi dienas ar kāju gaisā, jā, bet patiesībā tev vajag ļoti maz, lai tu varētu dzīvot. Labi, mums ir atlikušas nedaudz vairāk par 5 minūtēm mūsu diskusijā. Varbūt noslēgsim ar tādu praktisku mudinājumu, un varbūt jums ir kaut kas ļoti konkrēts, ko jūs redzat jau šajā brīdī, un kas mums ikvienam, runājot par resursu pārvaldību, par sabiedrības iesaisti un par pašvaldībām, varētu būt kaut kas tāds, kas mums šos resursus palīdzētu ilgāk saglabāt apritē jau nākamajā gadā. Ja mēs šodien izdarītu šo, tad tas notiktu rīt. Kas tāda zināma loģika un pēctecība ir iebūvēta. Kurš būtu gatavs padalīties ar savām idejām? Es zinu, ka tas ļoti atvērts jautājums. Tas nav īpaši tālu no tā, par ko es runāju. Tā ir tāda nacionāla loterija. Ja? Bet, lai būtu. Jāceļ cenas par atkritumu apsaimniekošanu. Tad cilvēki mazāk metīs ārā. Ļoti vienkārši. Es zinu, ka Latvijā notiek jau daudzus gadus, un tas droši vien, ka vairs nav populārs viedoklis, bet tāda ātrā ideja. Par lēnu kļūst dārgi. Tāda varētu būt tā. Acīm redzot, nevis par lēnu kļūst dārgi, bet acīm redzot, cilvēki vēl to neizjūt tik ļoti. Laikam ir pat speciāli aprēķini, man liekas, veikti, kurš ir tas slieksnis, kurā brīdī sāk izjust. Un, ja nemaldos, tur bija, ja tas ir tie 100 eiro gadā, tad, tur... Bet vajag to robežu pārsniegt. Paldies! Labi, te būs tāds par to, ka ir pārāk dārgi nešķirot. Labi, uzņēmums ir uzņēmums, par mājām runājot, vai ne? Kāpēc cilvēks mājās nešķirot? Tādēļ, ka viņš negrib tur 4 konteinerus. Un vēlāk viņš izmet vienā ārā. Bet, runājot par uzņēmumiem, tagad, kad ieviesās bioloģiskā šķirošana, protams, uzreiz, kāpēc, lai es mestu pie sadzīves atkritumiem un atsevišķi konteinerus, mums ir bioloģiskie atkritumi, viss kārtībā. Mēs uzreiz maksājam mazāk sadzīves atkritumu, pa vienu konteineru mazāk mēs varam ietaupīt. Un tā ir tāda laba veids, kā ietaupīt. Vēl viens tas jāatcerās, kas visi resursi, ko ir izmantot. Tā ir tā makulatūra, plasmasa. Varbūt bišķi vairāk jāiegulda laiks, lai viņu izšķirotu un sadalītu pa konteineriem, bet ilgtermiņā pats jūties labāk, ka tu esi to pārstrādājis un nodevis pareizajai apstrādē. Jā, man tā ienāca prātā viens apratīgums. Visas iepriekšējās Saeimas vēlēšanu zīmes man kalpo visus 4 gadus iepirkuma sarakstu veidošanai. Vienkārši tu paņem līdzi, tu sagriež 4 daļās, tad uztais mazo sarakstiņu. Goda vārds var izvilkt baigi ilgi. Nopietni, tas ir tāds mazais apratīgumiņš. Ja? Ko jūs, Rudīt, lūdzu? Acīm redzot, šeit ir jāskatās tieši tā, ka sākam katrs ar sevi un saprotam, kas mums ir svarīgi un vai mēs gribam būt tajā zīmolā apritīgums un nesāt šo zīmolu. Un izējot no tā, jau tad mēs arī izdarīsim savas izvēles. Bet jebkurā gadījumā visām viņām ir jābūt motivētām un pamatotām. Un, ja pirms tam bija tā, varbūt pacelsim tur atkrituma apsaimniekošanas cenu vai kaut ko aizliegsim. Jā, ir lietas, kas arī, būtu jāaizliedz, ir lietas, kuras nevar aizliegt, tāpēc, ka nav alternatīvas. Piemēram, visiem labi zināmās it kā papīra glāzītes, paldies Dievam, šodien ārpusē ir tikai stikla. Bet tātad kafija, kur mēs pildam dažādās vietās, jā, tur jau ir apakšā tā zīmītas bruņurupucītes, kas parāda,
ka nav jau to papīra glāzīšu, kas ir tīri papīra glāzīti. Iekšā ir plasmas skārtiņa. Tātad atkal ar šeit pagaidām nav alternatīvas vienkārši tāpat vien, bet ir dažādi varianti, kā to motivēt, lai cilvēks nāktu ar savu krūzi pēc kafijas, ar savu termokrūzi vai vienalga kā savādāk. Tas ir stāsts par to, ka mēs ļoti daudz dzeram ūdeni no pudelēm, lai gan Latvijā ir kvalitīvs dzeramais ūdens no krāna. Un tad ir jautājums, vai mēs saviem iedzīvotājiem to atgādinam, pastāstam, vai darbvietās mēs pirmkārt to daram, jo tas jau ir piemērs. Dzeram no krāna ūdeni, tad arī skaidrs pēc tam mājās arī to sāks darīt. Un vesela rinda šādi sīkumi, ar kuriem sākt. Nu, un, protams, tad ir tas nākamais līmenis, kur paskatīties, kas tad ir vajadzīgs varbūt no tās normatīvās bāzes un no tiem ekonomiskajiem instrumentiem. Jo skaidrs, ka otrreizējo izēvielu tirgus nav pienācīgi attīstījies šobrīd. Arī Eiropā tā skaitā, līdz ar to tiek domāts tādā Eiropas Savienības līmenī, kā to motivēt, kā stimulēt šo pasākumu. Tiešām, lai būtu priekšroka otrreizējām izēvielām, nevis tikai ņemam no jauna, it sevišķi skatoties, piemēram, uz plasmasām. Jā, es ceru, ka tas ūdens arī nav bijis sākotnēji fasēts, bet patiesi šo ieliec. Tas organizatoriem jājautā. Visi, kurus kaut kur aicina uzstāties, varētu tā teikt cirsties pa 180 grādiem riņķī, tikko ierauga kaut kādās konferencēs, ka tas ūdens ir fasēts tajās pudelēs un teikt, šitā ir slikta pieredze. Slikta praksīta. Labi, bet jūs aizbrauksiet uz Valmieru, domas priekšnieks prasīs, Ramon, kur tu biji? Jūs teikt, Rīgā bija tāds aprits ekonomikas fórums. Kas tas tāds, ja? Nē, viņš jau zina. Bet viņš jau prasīs, un ko mums tagad darīt, ko tu atvedi no tās Rīgas? Kas mums ir jādara, lai mēs Valmierā novadā nākamgad? Mums vienkārši vajag paskatīties katram pašam uz sevi, ko mēs varam pamainīt. Vienkārši paskatīties savā ikdienā, nemeklēt apkārt, meklēt tepat apkārt. Tas ir tās lietas, ko mēs varam izmainīt. Ko mums vajadzētu pamainīt, lai mums nākamā gadā būs pētījums, ja? Un tur Valmieras novads? Hei! Jā, kaut vai mēs varam lietus ūdeni izmantot apstādījumu laistīšanai, tas arī būs daudz. Labi, pavisam praktiskas lietas. Es gribētu dzirdēt jūsu aplausus mūsu šīs dienas paneļa dalībniekiem. Lielas paldies! Tā bija Rudīta Vesere no Kēma, no Valmieras Ramona, no Stora Enso Edmunds un no Cleaner Gunters. Lielas paldies jums! Ja, mēs turpinām!